kamēr man āda nav sākus nākt nost, jāuztais vēl viens video. Man daudz jautā, kā tā var izteikties par Latviju, kā to miskastu var saukt par sūda bedri un tā tālāk. Es jums uzdošu vienu jautājumu. Ko jūs teiktu par to miskasti, ja jūs tiesātu dzērumā dzērāja tiesnese Biruta Korona, kas ir viena no korumpētākajām tiesnesēm Rīgā? Viņa tika izmesta ārā no Jūrmalas tiesas par tiesāšanu dzērumā. Viņa atbrīvoja pedofīlu, kurš varoja mazu 7-gadīgu meiteni, varoja mutē, varoja citādi, seksuāli izvaroja, izmantoja ilgstoši. Māte pedofīla atzīšanos ierakstīja telefonā un bija savākti visi pierādījumi, bet tā kā tiesāja Biruta Koronu, kur ir viskorumpētākā tiesnese Latvijā, viena no viskorumpētākajām tiesnesēm, viņu attaisnoja, palaida brīvībā pedofīlu, kurš varoja mazu meiteni. Tas liecina tikai par to, kāda Latvija ir sapūs ar visu sapūšo tiesu sistēmu, ar pārvaldi, ar korumpēto policiju, prokuratūru un visām pārējām iestādēm. Māte sniedza vairākas sūdzības, pārsūdzības, nekas nemainījās. Dzērāju Birutu Koronu paturēja darbā, līdz viņu pieķēra dzērumā. Es saprastu, Latvijā būtu lielākās algas Eiropas Savienībā, bet nē, ir pašas zemākās algas Eiropas Savienībā. Bulgārijā skaitās zemākas, bet Bulgārijā par to naudu tu vari atļauties iegādāties vairāk. Es saprastu, klimats mums būtu labākais Eiropas Savienībā, bet nē, klimats ir vissūdīgākais Eiropas Savienībā. Nu labi, mēs tur esam ar Igauniju, Lietuvu vienādā līmenī. Mums nav neviens iemesls palikt tajā sūda bedrē, izņemot, protams, psiholoģiskais pieredums, kas ir visiem cilvēkiem, arī man. Bet dažreiz dzīvē ir jāpieņem lēmums un jāpamet šīs līdzatkarības attiecības, kurās mēs ar saviem nodokļiem barojam šo noziedzīgo sapūšo sistēmu.